Skrienošam vilkam var tam aizsist elpu uz 30 sekundēm. Tas nu reiz tā ir gadiem. Kaņepju putniņš nedurās. Viņš osta. Zaķa kājā ir 36 locītavas, kuras viņš savas dzīves laikā neizmanto. Milzirgs nekad nepamet iesākto darbu, jo nekad viņš nav pabeidzis iepriekšējo. Ja blusa lēciena laikā salauž kāju, tad viņas kliedziens var radīt mobilo tālruņu sakaru traucējumus. Atklāts, ka bruņurupučiem mājās zem vēdera ir pagrabs. Mēslu vabole visu mūžu gatavojas karam un veļ bumbas. Par laimi tā ir pārāk miermīlīga, lai karu uzsāktu. Lietus laikā zivis ķeras labāk tāpēc, ka viņām ir žēl samirkušo makšķernieku. Žubītis spēja nogalināt lāci. Šim nolūkam viņai ir nepieciešams briesmīgs niknums, ļoti mierīgs lācis un 32 mēneši saulaina laika. Pašnāvību visgrūtāk ir izdarīt sliekai, jo tai nav kakla, tātad viņi nevar pakārties, un vēl tai ir 7 sirdis, tātad viņi nevar arī nošauties. Bebrs nekad nedzer, nepīpē un meitas nemīlē. Viņam svarīgi ir koki. Atklāts, ka skudras nekad neguļ. Jautāsiet, kāpēc? Jo kurš gadu var nogulēt skudru pūznī? Loģiski. Ļoti loģisks risinājums. Aplams ir apgalvojums, ka cāļus skaita rudenī. Rudenī cāļu nav. Rudenī ir tikai vistas. Vīrietim nav blauks. Nu, tas, kas viņam ir matos, tās ir skaidrs no ragiem. Gāzes daudzums, ko savu mūžu laikā izdala pele, ir pietiekams, lai ar 84. gada Volkswagen automašīnu aizbraukt no Rīgas līdz Madonai. Šitās ir viens no labākiem. Sinta varētu pretendēt uz atpūtu viesnīcā. Atklāts, ka Gliemēs savu māju nemaz līdzi nenēsā, jo tā ir pārāk smaga. Tas, ko jūs redzat, ir tikai makets. Sūnājā laumutīte, ko ar neapbruņot aci nemaz nedrīkst uzlūkot savu mūža laikā, spēja pārbiedēt līdz nāvei 75,000 meža sīkbūtnes. Neskatoties uz garāku vārdu, bullshits ir 55 reizes lielāks nekā bulldogshits. Purva murkšķis medī izmantojot sava ģīmja grimasi. Upuris ieraugot murkšķi ar briesmīgi savieptu ģīmi, mirst no pārbīļa un murkšķis viņu var apēst. Šimpanze nekad sabiedriskā transportā nedod vietu padzīvojušām tantiņām, attaisnojoties, lai taču viņas iet un iekarās stienī. Par zirga spēku pieņemts uzskatīt spēku daudzumu, ko attīsta 1 metra augsts un 1 kilogramu smags zirgs. Bizmārī tik viegli apšmaukt ar teicienu namiņš deg, tāpēc, ka viņi dzīvo ugunsdzēšamajā aparātā un viņai liels brīdums. Vārdes kāju nagi ir lielāki par muti, tāpēc vārdes nekad nesūkā kāju pirkstus un negrauž kāju nagus. Un te ir līdzīgi. Atklāts, ka govs tiešām reāli un ātri var nokost vilkam kāju un uzzīt to kokā. Kurmim no dzimšanas ir skleroze, tāpēc viņa domu gājiens ir sekojošs. Jāparok vēl te. Ja nu te kaut kas ir? Suņi nežāvājas, viņi vienkārši ēd gaisu lieliem kampieniem. Zivju tēviņiem nesāt ūdeni. Zivju tēviņiem nestāv ūdenī, viņiem stāv prātā. Tā, ar salmiņu var piepūst vardi. Un tagad miniet 3 reizes, ko darīs zinātnieks Cirliņš ar to trubu un ziloni.
Degunradzim jau arī gribas seksu, bet tas nevar īsti saņemties. Neizlēmīgs, slinks maita, domā degunradžu mamma. Nu, kāpēc cits zvēri baidās no skunks izplatītās smakas, bet viņam pašam nekas? Eksperimentos pierādīs, ka viņš kustas ātrāk par smaku, sasniegdams virs smakas ātrumu. Ja uz sienas nosēžas divas mušas viena virs otras, tā apakšējā ir aviācijas nosēšanās asistenti, jo tai augšējai droši vien ir ieklemējusi vidējā šasija. Ja jūsu kanārija putniņš ir sācis pārlieku augt, tad viņš ir vai nu saēdies vitamīns, vai ir arī ērglis. Zirgi jau no dzimšanas izrādās ir ļoti labi televizoru meistari, bet neviens cits jau to, diemžēl, nezina. Viņus neizsauc. Vispacietīgākais dzīvnieks ir žurka. Tu viņu var saukt par žurku, cik tu gribi. Nekas neapvainojas. Jā. Zirneklis, ar citu ēdot mušu, vienmēr brangi atraugājas. Putns sekretārs. Nevis tāpēc ir sekretārs, ka viņš strādā kaut kādā firmā, tāpēc, ka viņam ir baisākais sekrets. Šitas ir labs, to misteris Rojas. Cūka guļ un slēpjas dubļos, jo viņai taču nav krūštura. Parastu zvejniekus liekas sienās parastos mazglos, bet jūrdiekus liekas jūrdieku mazglos. Apsis prot runāt, taču to nedara aiz spītības. Ēzelim sasniedzot pilngadību, visas 4 kājas kļūst kreisās. Un ja kaķis uz jums skatās, kā jums liekas ar nosodījumu, tā nemaz nav. Noskaidros, ka viņš ir vienīgais dzīvnieks, kurš galvā velk kvadrātu sakni. Valis savu strūklaku izpūš ar tādu pat jaudu, kas rodas korķējot šampāniešu vidusmēra prezentācijā. Pilnīgi savādāk saucas dundurs, kas ieskrējas auto priekšējā stiklā. Turpmāk viņš saucas Pļaka vulgāris. Pretēji leģendām tagad ir noskaidrots, kā arī balodis uz pastu iet ar kājām. Plop, bite dejo. Un ko viņam nedējot bitu vai umai? Dejo bitu vai umai. Un kāmis naktīs baidās iet gar rosola bļodu, jo viņam tie liekas kapi. Jā, zinātnieki ir daudz ko izpētījuši dzīvnieku pasaulē, un tādu sensacionālu atklājumu vēl būs arī turpmāk. Nu, es nezinu, man ļoti patīk tas, kur tā nu bija Sintas teiciens, kā atklāts, ka Gliemēs savu māju nemaz līdz nenēsā, jo tā ir pārāk smaga. Tas, ko jūs redzat, ir tikai makets.